Ai. Paskatieties, cik tur iemesli ir, lai aizvilktu mašīnu, un neviens nav bijis piemērots man, vienkārši ielika ailē other. Cits iemesls. No semi-parking. Issued 6/9/2025 manā dzimšanas dienā. 11 no rīta. By HHH Management, kaut kāda apsaimniekotāja. This vehicle will be towed on day, Tuesday, date 6/10/2025, 11. Man plāns bija rīt 6 no rīta braukt. Drusciņi kreņķis ir man pa to uzlīmi, ka viņi neaizvelk viņu ātrāk. Jo, ja ir tā kā tur teikts 11 no rīta brauks pakaļ evakuators, tad varbūt, ka es varu viņu te vēl šonakt atstāt un rīt no rīta aizbraukt vienkārši 6. Vajag negribās viņu pārdzīt. Jo no šejienes var ar kājām atnākt. No mājām. Es tam veikalam neko nevaru pārmest. Tas ir viņu veikals, tā nav smago stāvvieta. Kaut gan tur nekad neviena mašīna nestāv tur, kur es esmu viņu nolicis prom no visiem veikaliem. Tāda tukša vietiņa, bet tik un tā saprotu arī viņus. Laikam jāsāk domāt par maksas stāvvietu. Jo šobrīd es esmu pārgājis uz nedēļu gariem reisiem, un es būšu biežāk mājās. Un vajag tomēr kaut kādu kārtību. Pastieties, kādu Frankensteinu es te esmu uzbūvējis no savām dzimšanas dienas dāvanām. Var sakot, šis ir 3-metrīgais kāds. Izstiepjās oriģinālais karbona. Nereāli labs, viegls tāds. Oriģinālais Insta360. Un tad ir adapterīts, kurš iespraužās šeit Type-C. Ligzdā. Un tad 3,5 mm tas vats nāk no adaptera līdz mikrofonu uztvērējam. Un mikrofons pats pie manis būs. Tas nozīmē, ka es to kameru varu kaut kur atstāt tālu un sarunāties. Un viss būs dzirdams. Protams, es, būdams baigais taupīgais, sākumā pasūtīju tādu pat taisno pārēju no 3,5 mm uz Type-C. Tādu pavisam mazu tādu bija pasūtījis. Viņš nestrādāja. Vajag šito oriģinālo kastīti maziņo. Un tagad strādā tas mikrofons. Un tā, un tad vēl šāds te monstrs varbūt noderēs kaut kur. Nebija pārāk dārgs, $20 maksāja, bet ļoti funkcionāls. Tā kā atliek tikai filmēt. Šodien piedzīvojums būs, tāpēc gaidām visus jūs. Vēl nepūšam, jā? Minis maidiņš arī dzen. Jā, gatavs? That's okay. Viens nokrita. Ei, matus neliekam iekšā. Stāvvietu pieejamība Floridā. Viss pilns, viss zāliens pilns. Labi, daudz jau ir aizbraukuši. Bet tāpat diezgan piebāsta. Bet te pats smieklīgākais ir, ka viņi piestiprinājuši 100 zīmes, ka nedrīkst parkoties. Un pie katras zīmes pa smagajiem noparkots. Es vienmēr, kad agrā rītā brauc garām, es vienmēr smējos par to, ka te tās zīmes vien pēc otras iespraustas zemē. Tāpat smagie vienkārši nolikt. Tagad jau arī daudz aizbraukuši izskatās. Te bijis tā, ka līdz galam vienkārši tie smagie.
mēdzu piecelties ap pusdienlaiku, jā, man ir netipisks režīms. Puse no lietām, ko daru, mani nemīl. Otra puse pagaidām ir tīrākais plezīrs. Es no malas vēroju, kā viņas vienu otru medī. Būs labi, sakārtosim, tas ir laika jautājums. Saka iekšējā balss, un mātai paklausīga auss. Ir patīkami dzirdēt pozitīvus scenārijus, iztēles projekcijas, ko man vēl iepriekš nerādīja. Es teicu, viss mainīsies līdz ar pirmo albi. Lūdzu, saki man, ka darba augļi tiešām ir tik baltīti, kā dienas plānā būtu tikai brokastis un alpi. Pēc rokraksta var noprast, pēc kā es šobrīd augsts. Es, protams, neesmu eksperts, un pat ja iepriekš šito teicu, acīm redzot, šī ir tālākā sekvence. Nav perfekti, jā, bet tur jau tā esence. Pēc katra pamatēdiena nāk deserts, jā. Dažreiz liekas nekam nesmu derīgs. Prāts man saka lietas, kas ir debīls. Lielas ambīcijas, lielas cerības, kā lai notur prātu pie šī režīma. Aprīls, jā, kad beidzot vēsturi sāku rakstīt un jau sākuma posms vēstīt. Drīz sasniegšu Latviju, labai ražai vajag bagātu augsni. Man tās bija daudz, katru lažu vārdā sauc, iepriekš bija kauns, jā. Redz, kur ir tas čalis, nu tas tehnikumā dropouts. Nu, ceru, ka viss ir saslēdzies, pamēģināšu kaut ko ierunāt. Tātad neliels updates. Šorīt izkrāvos es Floridā, tur bija tāds tā kā militārais objekts, tāpēc es tur tā baigi nefilmēju. Un jau atbraucu uz iekraušanās vietu Džordžijā, Tomasville. Te kaut kāds boileris jāsavāc, būs oversizes neliels un jābrauc būs uz Pensilvāniju. Jaunumi ir tajā, ka man ir cita piekabe. Es atdevu to zemās grīdas piekabi un dabūju vietā šo stepdeck. Iemesls tam ir tāds, ka vispār es biju tā kā paziņojis par iešanu prom no darba. Tāpēc, ka man neapmierināja tas, ka 3 nedēļas ir jāstrādā no vietas uz ceļa un tad nedēļu mājās. Tas sākās jau sen, man liekas. Pagājušajā gadā es jau par šo runāju ar savu kompāniju, ka es iešu prom. Tad viņi piedāvāja, ka 3 nedēļas ārā un 10 dienas mājās. Nevis 7, bet 10 dienas. Tie jau it kā skaitās diezgan labi nosacījumi, bet pēc būtības neizlaboja to pašu sāpīgāko, tās 3 nedēļas ārā. Un tad saplīst tas iepriekšējais smagais, tad es atkal ieminējos, ka es varētu savu smago pirkt un pats tā kā domāt, kad es mājās un kad es uz ceļa. Un tā, bet tā arī es neko nenopirku, es tur it kā dažus apskatījos smagos, bet kaut kā tomēr nerealizēju to ideju. Un tad firma nopirka šo te kaskādiju, ar ko es joprojām braucu. Jau drīz būs nākošais mēnesis, būs gads, kopš es ar viņu būšu jau nobraucis. Un tagad es atkal ieminējos, bet šoreiz pilnā nopietnībā, ka es eju projām. Vienkārši, man tās 3 nedēļas, nedara vienkārši, pietiek. Tad atkal vienojāmies ar firmu. Laikam negrib man pat nepakolaist projām, ka mēģinās mani katru nedēļu dabūt mājās uz nedēļas nogalēm, bet, lai to varētu mēģināt, ir vismaz jāsamaina piekabes, jo zemo grīdu nav to kraut izvēle tāda, lai varētu braukāt pa kaut kādu konkrētu maršrutu, pa kaut kādu konkrētu reģionu. Vienkārši nav to kraut, tur ir jābrauc uz turieni, kur ir krāva, kur dod. Brauc tur, kur dod, nevis brauc tur, kur gribi. Apmēram tā. Un līdz ar to samainīju piekabes. Šis ir stepdeck. Un uz šīs piekabes ir lielāka kravu izvēle. Ja ir variants katru nedēļu atgriezties Floridā, tad tas ir ar šo piekabi, nevis ar to. Mēģināsim, pagaidām tas ir eksperiments, redzēs, kā mums ies. Varbūt firmai nepatiks tur cipari, kas sanāk, varbūt man nepatiks tomēr. Skatīsimies, ir vērts pamēģināt. Tāpēc, jā, parādīšu es to piekabi arī mazliet. Tā, šī ir tā piekabe. Alumīnija, ļoti gara, 53 pēdas. Pakāpiens šeit ir, rampas ir tas, kas man visvairāk pagaidām nepatīk, ir tas sēdziņas, ar ko saiņot to kravu, un tas liekas stulbums vislielākais, bet tā tas notiek, bet es vēl nevienu kravu neesmu saiņojis pagaidām. Nezinu, kā man veiksies, kad tā diena pienāks, es pat nezinu, kā tas jādara, ja godīgi. 3 pēdu piekabe, šis tilts, kur pakaļējo tiltu var nolikt šeit un var nolikt šeit. Var atbīdīt, uztaisīt tās atdalītās asis
Bet ar atdalītajām asīm pie strīniece ir nelegāla Floridā, tur jāņem ir speciāla atļauja. Reku tapas ir, tagad viņas ir tur, viena priekšā, viena aizmugurē, viena priekšā tam tiltam. Un tad, kad atbīd viņu šeien, te ir tāda tā kā arka ritenim speciāli tāds, ja, konstrukcija, un tad tās tapas ieiet tur iekšā rāmī abās pusēs, kreisajā un labajā pusē. Šeit ir arī svari. Kaut kur te ir mums svari. Nu, tagad nav vispār svara. Un to parādīšu arī. Kur man ir tā? Šī ir deguna priekšā. Šajā kastītē, kur es atveru šo kastīti, aizgriežu to krānu, nu, vai kaut kāds dalītājs tur, vai kas tas ir, es viņu pagriežu to kloķīti. Un tad notiek tā, ka šos spilvenus viņš tā kā aiztais ciet, nu, izlaiž gaisu no viņiem, un tos piepumpē pilnus. Un tā piekaba paceļās gaisā, šis tilts tā kā karājās gaisā, un tas tilts ir noslogots. Un bremzes viņam ir tā kā novilktas, un tad ar vilcēju jāstumj uz priekšu vai atpakaļ. Ja tev vajag tagad to tiltu aizbīdīt uz aizmuguri, tad vilcējs jābrauc uz priekšu. Kad ir iekrauts, tad to ir problemātiski izdarīt. Kaut ko tās bremzes nepārāk labi tur, vai kas tur ir. Viņš nebīdās, vārdu sakot. Tad mokies, viņš nebīdās, ja ir noslogots. Problēma tāda, ka, kad pa aizmuguri vajag uzbraukt kaut kādu tehniku, nevar braukt pāri tai pārkarei ar kaut kādu smagu kravu. Ja, pieņemsim tas armijas kravinieks, ko es atvedu. Ar viņu nevarēja braukt pāri astē, bija jāatbīda tas tilts uz aizmuguri. Un pēc tam jau nevarēja viņu ar sabīdīt kopā, nācās braukt Floridā, nu, ar atļauju. Tas baigi pievērš uzmanību tajās svēršanas stacijās, viņi tur grib nākt runāties, prasīt tev to atļauju, viņi jau pa gabalu redz, ka tā piekaba ir nelegāla ar atbīdītiem tiltiem. Sabīdīties viņas vairs nevarēja, tad, kad bija uzkrauta tā krava, viņa bija pārāk smaga. Nu, tur tā viss, tur tā kaut kā. Te tad to tiltu paceļ, ja, un te ar šo vārstiņu izvelc ārā un gaiss ievelk iekšā tās tapas. Vai atsperi ievelk iekšā, es nezinu, bet nu, kaut kā tas tur strādā. Šeit mēs aiztaisam ciet, lai neaizmirstās. Tad ir rampas, viņas ir šausmīgi dārgas, viņas tur jāslēdz. Es visu laiku uztraucos, ka man viņas nenozog. 2 slēpes vienā pusē, 2 slēpes otrā pusē un jāsastiķē visas kopā. Kur tāds vēl atbalsts, statne tāda ir. Tas ir baigais darbs viņas sastelēt. Tur vēl tādi štīri, kas iet cauri. Kur ir vieta, kur viņiem iet cauri un arī uz rampām ir tāda paša, lai tas viss neaizlido pa gaisu, ka kaut kāds traktors pusceļā brauc pāri. Lai tas viss tur strādā. Baigais darbs ir tās rampas sastelēt, tas man arī es vienreiz jau to darīju, nebiju sajūsmā. Ja es tādu pašu traktoru, kā es vedu, varētu uz ārģienu uzkraut pa pusstundu, tad šeit man tuvu pusotrai stundai tas viss aizņēma, kamēr es viņu man uzbrauc, kamēr es tās rampas sastelēju, kamēr es visu sasēju, visu. Diezgan ir ko noņemties. Maksā mazāk par šo piekabi. Joprojām man maksā par nobraukumu, pa katru jūdzi 75 centi. Pa oversize laikam 90, es nezinu, vai 85 vai 90, neatceros īsti, bet uz vecās piekabas maksāja 85 centi pa katru nobraukto jūdzi, pilnā vai tukšā. Un $1 maksāja par oversize. Ja tu visu nedēļu ved tikai oversize, 4000 jūdzes nobrauc tā, vasarā to var izdarīt. Ja ir labas kravas, viss baigi labi sakrīt, tad viegli rēķināt savu atalgojumu. Nedēļas atalgojums ir ar vienādības zīmi nobrauktajām jūdzēm. No 3500, 4000 jūdzes var nobraukt, nepārkāpjot nekādas noteikumus īpaši. Vasarā, teiksim, ziemā diez vai. Vasarā, jā. Šeit nebūs. Es samierināos ar to, ka tādu algu te nevarēs nopelnīt kā uz tā ārģiena, jo
ierobežota kravu izvēle. Es visu laiku atgriežos tā kā bāzes vietā, Floridā. Un tas ļoti ierobežo darbus, bet es esmu mieru atteikties no lielākas algas, lai tikai būtu biežāk mājās. Nu, redzēsim. Šobrīd eksperimentu nolūkos un paņemšu jums līdzi. Jūs līdzi savā eksperimentā. Kravu uz Pensilvāniju ir. Izkraušos es ceturtdienas rītā, es tā plānoju. Šodien ir otrdiena jau pusdienlaiks. Otrdienas pusdienlaiks. Redzēs, vai sanāks atbraukt līdz piekdienas vakaram mājās. Nu tā, pastīsimies. Labi. Man te jāsavāc kaut kāda krava, viņa pusdienās visi aizgāja, tad ir laba izdevība man pašam arī paēst. Davai tiekās. Pastīsimies otrā pusē. Nācās atbīdīt tos tiltus, tāpēc, ka baigi smags viņš ir uz pakaļgalu. Nezinu, otrs variants varbūt viņi bija otrādāk griezt un tad mēģināt izbalansēt, bet es uzkrāvu viņi, paskatījos, svar bija 38,000 uz kopā sabīdītiem tiltiem, tas pa daudz, stipri pa daudz. Tāpēc rekur atbīdīja. Hey, Lee. The big one. The big one. Nu, tagad bišķi pat mazāk rāda 3,6, varbūt vēl nav sapumpējies gaiss. Tikko tikai uzkrāvu, jā, droši vien, ka vēl pumpējās. Smags tas vērķēns. Es nebiju domājis, ka viņš būs tik smags. Diezgan svars. Tie, kas izvelk cauri saitei, cauri atslēgai saiti, tā kā tagad, ja? Pēc tam galu vēl izbāž cauri šejieni. Kāpēc jūs tā darat? Es vienkārši paņēmu šo piekabu un viens cits uz viņu strādāja. Man ir jautājums, kāpēc jūs tā darat? Viņi neatsiesies tā saiti. Viņi neatslābināsies. Nācās pārcelt tos saņojamo papīru tur augšā. Man šito āķi vajag pārlikt uz šejienu. Jau stiepjot ķēdi. Te kaut kāds flancis ir zem tās plēves un viņus sāk spiest ķēdi. Un es negribu tur kaut ko sabojāt, tāpēc jāpārliek ķēdi. Nu, it kā pabeidzies viņas iet, bet nav tā, ka man viņa baigi patīk, kā ir nosieta tā krava. Bet, nu, es nezinu, es nevaru nekā labāk izdomāt, kā viņas iet vispār diezgan čakarīgi. Ka es parādīšu, cik ārā grādi ir.
Tā kā augsti nav. Rajonu kājām gājējam vēlās naktīs Kuņils, kas ķemē savu teritoriju aktīvi Lovī levaks, bieži garlaicības dēļ Vardarbība nevajadzīgā reprezentē kūdrets Pāri, kas darba dienās pilni regulāri Pārpapus 4 malķītes vienmēr līst Gaismu dzīvokļu logos, kas pazudīs Laternas, kas knapi spīd Tā garām slīdot tukšās pieturs Tikpat tukšs pagalm Noplukušie nam, to apzīmē tas sienas Ik viens, kas izaug te, sapņu izrauties Tie bez iespējas ar senču nelikt pacelties Ejot laikam arvien vairāk pie tirsas ir Un tu samierinies, ja tev neizdevās tad Tie, kas devās citur tagad glābti jūtas Tu kamēr gulēji, sārā naktīs pierakstīji Es sajūtos tāpat, kad manis glaznot skatu Pārvērtās par audio vēstījumu jums Kas tad te trūks? Trūks vienaldzīgs sejas Kas tad te trūks? Trūks bērni, kas smejas Kas tad te trūks? Trūks sastrēgumu bezreiz Pilsētā naktīs ir savs ritms un dejs Kas tad te trūks? Trūks vienaldzīgs sejas Kas tad te trūks? Trūks bērni, kas smejas Kas tad te trūks? Trūks sastrēgumu Kāda rinda ir uz iepildi. Te lēta degviela. 30 minūtes es nostāvēju rindā uz sūkni. Ielēju ūdeni pudelē. Ar ko rokas nomazgāt tā. Te viņiem par laimi ir ūdens krāns. Stāsieties, vai ko jūs darat? Ak, Dievs! Var sakot, viņam bija tāds defekts kaut kur uz 2 nedēļām rudenī pagājuši gadu, ka viņš neiet kā vajag. Dažreiz iet, dažreiz neiet. Un tad pavasarī tagad, nezinu, kas bija pa mēnesi, mašīna tika aizdzīta uz servisu, kurā bija paredzēts, ka mainīs logu, nenomainīja viņu. Bija paredzēts, ka sataisīs vibrāciju, es tur ar tādu vibrāciju cīnos. To viņi arī nesataisīja, viņi tur nomainīja reduktoru tiltam vienam dzenošajam. Viņi domāja, ka tur vaina ir, bet tur vaina nebija. Nu, vismaz vibrācijā nebija vaina. Varbūt tas tilts bija beigts, viņi tur teica, ka iekšā skaidrs baigi daudz. Bet tas neatrisināja vibrāciju. Un tad viņi redzēja, ka check engine deg un domāja, paskatīsies un nomainīja NOx sensoru. Un tad, kad viņi nomainīja to NOx sensoru, tad check engine iedegās, nezinu, nākušajā dienā laikam un pazuda jauda. Tieši tā kā tas bija rudenī, bet rudenī viņi pati saremontējās un vairāk neatkārtojās nevienu reizi. Un tagad pavasarī pēc viņa remonta viņš neiet vairs. Nu, tā kā dažreiz iet, dažreiz neiet. No rīta viņš iet kādu laiku un tad pārējo visas dienas daļu neiet. Tad, kad apstājies, uz 15 minūtēm izslēdz motoru, tad viņš atkal iet, bet uz īsu brīdi, varbūt uz pusstundiņu, varbūt uz 15 minūtēm, varbūt uz stundu, kā kur reizi. Un tad viņš atkal noslēdz to jaudu nost. Kaut kāds tā kā daļējs limp mode. Limp mode ir tā kā, ja burtiski tulko klibošanas režīms. Un tā es mocījos un aizbraucu vēlreiz pie viņiem. Viņi tur pieslēdzās, kaut ko baigi tur diagnosticēja, teica, ka vispār vārsti jāmaina šitam motoram ir laikam pie 500 000 vai kad tur es neatceros nobraukuma jūdžu. Un ka jāizdedzina kvēpa filtrs, jāņem nost un jāved viņš izsvilināt. Tur esot liels nosēdumu, nu tā kā līmenis. Kaut gan man te panelī rāda viņu. Es nezinu, kurā sadaļā šitajā laikam redzēt. Nekad es neesmu redzējis citā līmenī tos kvēpus. Es nezinu, vai varat redzēt. Jā, man stūri priekšā. Viņi saka, ka kvēpa filtrs ir jāizdedzina. Tas ir servis Čikāgā. Tajā brīdī es biju Čikāgā un priekšnieks
vienojās, ka tos defektus novērsīsim Floridā vienā servisā, kurš arī tikpat jēdzīgi dara visu, kā tas Čikāgas servis. Un pat vēl sūdīgāk, bet viņi teica, ka viņu ārsts var noregulēt un kvēpu filtru viņi var noņemt un aizvest izsvilināt. Labi, krāva atradās uz Floridā, man jau labākais, jau labāk ar smago brauc mājās, nevis ar lidmašīnu, tas tomēr ir ērtāk ar smago. Aizbraucu uz Floridu, ieliku servisā mašīnu, viņi kaut ko paskatījās, pieslēdzās, kaut ko paskatījās un sāka riktīgi apšaubīt. Viņi saka, viņi jau to var izdarīt, bet diez vai tur tie ārsti, diez vai tur tas kvēpu filtrs. Beigās viņi saka, ka bija vaļīgas intercooleru šļaukas, savienojuma vietas intercooleru pipingam saucamajam. Un ka viņi viņas pievilka. Viņas bija vaļīgas, es saku, jā, bet to jau parasti var dzirdēt, ka tur tā baigi šņāc, tā turbīna šņākuļo, ziniet, tā kā, ka laiž gaisu garām. Viņi saka, ka to varēja arī nedzirdēt. Un kāpēc tas defekts man liekas kā elektronisks, nevis mehānisks? Viņi skaidroja ar to, ka pēc kaut kāda braukšanas laika tā mašīna saprot, ka tas degmaisījums ir pa treknu, jo daļa turbīnas spiediena iziet pa spraugām ārā, un kad tiek piesārņots pātrināti, tas, es nezinu, kvēpu filtrs, un tāpēc viņa noslēdz to jaudu. Kaut kā tā viņa man skaidroja, es jau nezinu, vai tas tā var būt, vai tas tā nevar būt, bet tā bija viņa versija. Protams, ka tas defektu nenovērsa, lai kā tu test drive taisīt, ja viņi ir nostāvējusi dienu vai vairākas, viņi jau ies pāris stundas, viņi ies, pēc tam viņi neies. Man savā brīvdienā braukāties pa Floridu, turp apakaļ, es nezinu, 5 stundas no vietas, man nebija tāda baigā vēlēšanās, tāpēc es patestēju kaut kādu stundiņu. Domāju, labi, brauksim, skatīsimies. Protams, ka jauda atkal pazuda. Šajā brīdī es jau biju diezgan nokaitināts un teicu, ka, es ar tādu mašīnu negribu tālāk braukt. Un tā beigās aizbraucām pie Ukraiņiem. Čikāgā tur tāds diezgan liels servis ir te pārvadājuma firmai vienai. Un viņi vienkārši uztaisīja to saucamo delete, ka viņi vienkārši tur visu izprogrammēja ārā un tos kvēpu filtrus tur arī uztaisīja caurplūstošus. Vai kā tur tas tiek darīts, vai tur visu to elementu viņi izravēja ārā, vai tikai caurumus saurbi, es īsti tur tā līdz galam nezinu. Bet smagajam tagad check engine nedeg. Iet viņš vienkārši nereāli labi. Un skaņa arī ir laba. Tagad dot grīdā viņš tā diezgan smuki rēc. Bet vissmukākā skaņa ir tad, kad ieslēdz motoru bremzi. Es gribu vēl augstākus apgriezienus. Un šī skaņa no motoru bremzes ir vienkārši nereāla. Rēciņš tā kā traks. Man patīk tā skaņa, teikšu godīgi, tā kā vecajiem kaut kādiem Peterbiltiem. Tā kā var braukt pagaidām. Un vibrācija izrādījās laikam riepas. Uzlikām citas riepas ar visiem diskiem. Tā vibrācija ir tāda knapi jūtama. Es nezinu, vai tā ir tā pati vibrācija un vienkārši jaunās riepas kaut kā absorbē to vibrāciju labāk vai kas. Bet tagad ir diezgan ok. Tā, knapi var just, ka tur tā drusciņa vibrē. Kas man bija, es gādēju, varēju laikus redzēt, kā tas ir. To grāvi, cik tas dzirš, tik tam pāri ļoti grib. Un tie spāni abi divi, man ir ātri jākustina. Otrā reisa diena, rīts ir sācies, uzaususi saule. Atbraucies līdz Dienvidu Karolīnai, diezko daudz jūdzes sakaru nenobraucu, tāpēc, ka visu dienu braucu pa mazajiem celiņiem. Tālāk es braukšu pa intersteitiem lielākoties. Atrodos es šeit, tieši aiz Džordžijas robežas. Te braukšu pa intersteitu 20, tad griezīšos uz 77. Cauri Šarlotei, bet es nevaru braukt tā kā rāda karta, man pa apvadceļu jābrauc. Sīkums. Un tad es braukšu tālāk pa 77. Te būs kalni, uzslēgsim kalnus.
O jā, te tā viena pārēja ir diezgan laba tāda, man liekas, ka šī varētu būt iebraucot Virģīnijā. Varbūt tomēr šeit. Nu, tur diezgan ir jāpagāzē, lai tiktu pār tiem kalniem, sevišķi smagu kravu. Tālāk te būs jābrauc līkumus. Man jābrauc ir līdz Charleston, Rietum Virģīnijā. Līdz šejienē man ir jābrauc. Tā man ved Lielgabrīta atļauja. Es nevaru te pa to mazo celiņu braukt, 19. Lai kaut gan gribētos gan jau pa turieni izbraukt, jo es tur neesmu braucis. Jābrauc būs līdz Charleston un tad pa 79. interstate līdz šejienē, kur 19. pieslēdzas 79. un tālāk uz augšu. Uz augšu. Līdz, es pat nezinu līdz kurienē, jo tur jau kaut kur ir Pensilvānija, un man Pensilvānija vēl nav atnākusi. Tā ir Rietum Virģīnija sanāk, ja? Tālāk es nezinu, pa kādiem ceļiem es tur braukšu. Vai pa turieni, pa 79. līdz tai Pitsburgai kaut kur, vai līdz 70. Vispār jāpaskatās, jā, kur man beidzās Rietum Virģīnijas atļauju uz šī ceļa vai uz šī ceļa. Tad varēs saprast, kur man nākamā būs, jo Pensilvānija vēl nav atnākusi, nu, gan jau šodien atnāks. Plāns ir šodien aizbraukt līdz galam, bet no 600 jūdzes gan jau būs bišķi vairāk, tā kā man caur te Charlestonai jābrauc, tad tas 3 stūris jau uzzīmē. Tik un tā plāns ir šodien aizbraukt līdz galam, ja agri sākšu, tad ar visu dienu vajadzētu pietikt. Esmu pievarējis Ziemeļkarolīnu, iebraucu Virģīnijas štatā. Šī ir atpūtas zona. Tur apstājas vieglās mašīnas. Šeit speciāla vieta paredzēta kraviniekiem. Kur manējā muca stāv paklausīgi uz piekabes. Brīnumainā kārtā plēve nav saplīsusi. Parasti ir tā, ka ieplīst kaut kur, un tad sāk purināt to plēvi, viņa tā kā bura tiek saplēsta līdz galam un plivinās, un tad ir baigās problēmas. Viņa jāņem nost, kamēr nav aizlidojusi. Viena laba lieta ir Amerikā, tā ir vienīgā lieta, ko par brīvu var dabūt Amerikā, atšķirībā no Eiropas, ir, ka labierīcības ir par baltu velti visur. Arī šādās te atpūtas zonās, arī benzīntankos nav jāmaksā 2 eiro, lai aiziet līdz toaletē, kā Vācijā, piemēram. Un ar to arī bezmaksas lietas Amerikā beidzas. Tāpēc lieki nekavēšos, jābrauc tālāk. Savu dekorāciju esmu piesējis tā, neko labāk es izdomāt nevarēju. Tā kā tāds dubļsargs, viņš gan jau plivinās. Bet, nu, numuru neaizsedz. Kāds tur monstrs uzkrauts. Interesanti, ka ar strēli uz priekšu viņš viņu ir uzkrāvis. Gan jau kaut kāds iemesls tam ir. Labs setapiņš, labs. Es esmu veiksmīgi atbraucis līdz Pensilvānijai. Ir jau pievakare. Baigi gribētos aizbraukt šodien līdz galam. Es teicu klientam pa telefonu, ka es būšu pie viņiem 7 no rīta, lai pēc iespējas ātrāk viņi man izkrauj. Viņiem tur celtkrāns būs vajadzīgs, lai nokrautu to boileri. Un te uzsāks neliela sarežģījuma. Pirmkārt, es biju dikti pārsteigts ieraudzīt, ka Pensilvānijas atļauja ved cauri Pitsburgai. Vai atvērsies tagad tā bilde? Redziet, man jābrauc cauri Pitsburgai, es domāju, nu nevar būt. Kur tad oversize tādai vecai pilsētai cauri jābrauc? Tad mēs atveram atļauju un te ir rakstīts braukšana cauri Fort Pitt tunelim atļauta tikai no 9 līdz 4, no 9 rītā līdz 4 pēcpusdienā. Un platums nedrīkst būt vairāk pa 12 pēdām un augstums ne vairāk kā 13,6. Tas viss it kā atbilst. Man tur augstums iekļaujās, platums man ir mazāks. Un
Un es domāju, ok, kas tas pa tuneli? Nu, varbūt man viņš nav pa ceļam īsti. Kas tas tāds ir pa tuneli? Cerams, ka viņš man nav pa ceļam. Un te mēs viņu atveram, un viņš atrodas tieši tur, kur man jābrauc, te pašā pilsētas centrā. Un piegādes vieta ir, nu, kaut kur te, rekur. Apmēram te ir piegādes vieta. Atrodos es šeit. Tā kā baigi stulbi. Nu, man negribās līdz 9 gaidīt vienkārši. Ko lai dara? Galvenais, ka es sākumā izlastīju Clever Books. Man nodomāja, kāds vēl Clever Books. Pilnīgi cits nosaukums, Clever Brooks. Pīpēdams paņēma 43 tūkstoši mārciņas kaut kādas. Vēl jau nav paņēmis, bet, nu, praktiski ir. Tā kaut kā veiksmīgi atbrauc, plēve nesaplīsa. 7 un 10 minūtēs bija pie vārtiem. Nevar neapstiprināt, nenoliegt, ka brauc cauri liegumam, cauri tunelim. Tagad piemērots brīdis aizslidināt to tiltu uz priekšu. Tā. Jāatver šī kastīte bija. Jāatskrūvē šies krāns. Un jāpavelk šitas krāns. Tās tapas neiešļūts iekšā. Kaut gan viņas ir atbrīvotas, bet viņas atspiedušās ir pret piekabas rāmi. Un tādā veidā viņas ir, nu, kā lai pasaka, neielēc iekšā, tāpēc tagad drusciņi jāpakustina vilcējs. Šajā brīdī tie spilveni tā kā izlaižās tukši. Tilts paliek karājoties gaisā, jo šos paceļ uz maksimālo. Šos spilvenus paceļ uz maksimālo, un šīs bremzes ir aktivizētas. Parking, nu tā kā bremzes, ja, stāvbremze. Tur savukārt, es pat nezinu, tā kā pacels gaisā tos riteņus. Pastīšos, vai tur ir nobloķētas bremzes vai brīvi griežās. Un tagad tas pašam interesanti palika. Nu jā, un tā kā te ir tāds zemes segums, grāntene te mēdz būt tā, ka tie riteņi šļūts. Iespējams, ka likšu apakšā bloķētājus riteņu. Nopirku Walmartā priekš vieglās mašīnas, bet, nu, pagaidām viņi man ir palīdzējuši. Tie 3 stūrīši, ar ko piebloķēt riteni. Riepas, kā jau redzams, diezgan noplūkātas, jo tā kā brauc ar šitām atdalītajām asīm, nu, ja kāds straujāks pagrieziens, nu, viņas tur vienkārši rauj lupatās tās riepas. Spogulī baigi nevar saprast, bet izskatās, ka riteņi vienkārši ripo. Ot, kas pa problēmu, bremžu nav piekabēji. Jāregulē bremzes. Tā nevajadzētu būt. Labi, mēģināšu vēlreiz, ka piebloķēju tos riteņus ar tiem 3 stūrīšiem. Tagad ir viņš sabīdīti kopā, bet redzēt, tapa nav pretī caurumam. Tas nozīmē, tilts drusciņi jāpavelk atpakaļ. Un tādā sakarā mums ir jāatbrīvo tās tapas atkal.
Šobrīd viņas ir ievilktas iekšā, kur tā man poga ir. Es nekad nevaru ieraudzīt uz pirmo. Brīvojam tapas. Un pamēģinām tagad pavilkt uz priekšu, bet čā atkal ripos man tās stulbās bremzes. Jāregulē bremzes, jo tik tā jau nevar braukt pa kalniem kaut kādiem. Tas ir baigais pārkāpums, ja bremzes neņem. Nu, viņas jau ņem, bet vienkārši varēja labāk, acīm redzot. Tagad izskatās, ka ir šļūkuši riteņi, tagad es skatos. Es nesaprotu, viņi ripo vai šļūc, es jau spogulī neredzu, pēc tam video paskatīšos, kas te notiek ar tiem riteņiem, bet nu tagad piebloķēju pretējā virzienā, jo nevar to tiltu iebīdīt tajā vietā, lai tās tapas ielec vietā, bet nu tagad vajadzētu būt. Pielikšu tuvāk, lai redz, kā tā tapa ielec vietā, kaut kā tā vajadzētu būt tagad. Ir visas 4 vietā. Te ir. Starp citu, atbild uz savu jautājumu. Šis tilts nav nobremzēts. Bet šis ir. Bet nepietiekami labi tur. Slāksim šos. Šeit tā pa vietā. Viss, kas atliek, ko izdarīt, ir šo krānu aizgriezt, kurš tad attiecīgi atbrīvo tās bremzes un sapumpē šos spilvenus, jo viss piekap stāvēja tikai uz tā tilta. Nu, te tāda viss tā sistēma. Ja nestreikotu bremzes, tos tilts var aizbīdīt, nu, tā kā vienreiz izkāpjot no smagā. Nu, 2 reiz laikam sanāk. Tā es te dabūju paskrēdīt rīta rosmi. Jāpiepumpē šī riepa, viņa zaudē spiedienu, viņa jāpārbortē. Kaut kāda bēda viņai ir. Nezinu, pa kurien viņa zaudē to gaisu, bet viņa regulāri ir jāpumpē. Nu, paskatīties, kāda lokiem sprauga ir. Nezinu, vai te vispār kaut kas strādā, pamēģināšu pievilkt viņas. Tā virzās. Pasties, cik daudz varēja pagriezt. Pasties, cik daudz. 100 gadus nav regulētas te. Jā, it kā pašām jāregulējas. Tagad ir piespiestas bremzes. Reāli šitais ritenis nebremzēja. Tagad atpakaļ, cik tur bija 90 grādi laikam. 180, es neatceros. Pagriezīsim. Bišķiņ atpakaļ, nezinu. Neko daudz nepagriezu atpakaļ. Vai tagad izskatās, ka ir piespiestas. Nu, šajā brīdī laikam tas mūsu eksperiments ar atgriešanos katru nedēļu Floridā īpaši veiksmīgs nav. Vismaz sācies nav diezko veiksmīgi, jo pilnīgi visu dienu es esmu nosēdējis, nonīcis, un nekādas kravas nav. Bija kaut kādas kravas, viena bija uz Džordžiju, viena bija uz Miami, tās abas atcēla. Tad bija kaut kādas kravas, kurām vajadzīgs ir riktīgi liels tas sedzamais materiāls. Man ir laikam lielākais 6 pēdas augstumā, vajadzīgs laikam bija 8 pēdas vai 10 pēdas. Nu, riktīgi liels tas materiāls. Tāda man nav. Var sakot, diezkas nav. Katrā ziņā visgrūtākais ir sēdēt visu dienu uz telefonu un gaidīt kaut kādus brīnumus, jo var atnākt īziņa jebkurā minūtē, bet tu nezini, kad viņi atnāks un vai vispār atnāks. Šodien neatnāca vispār, pulkstenis jau ir 5, 6 pēc austrumu laika, 5 pēc centrālā laika, nu apmēram līdz 5
arī ir tā krauva birža visaktīvākā pēc centrālā laika. Tā kā ir praktiski nekāda vairs iespēja, ka šodien kaut ko atradīs un tā atbrauc es te uz kaut kādu pamestu stāvlaukumu. Kartē redzēju, ka ir stāvvieta it kā atzīmēta arī kā kraviniekiem, bet tāda legālā viņa jau nav. Zīmes nekādas nav. Bankrotējis veikals, ka J.C. Penney cieti. Un jā, pieregulējies tās tirkšķenes visas. Es jau redzēju, kad es stūmu to tiltu uz priekšu, šis ritens ripoja. Ja viņš uz grantēta seguma tukšu piekabi nevar nobremzēt. Tas skaidrs, ka viņš vispār nebremzēja. Un priekšā abas arī es riktīgi pievilku tās tirkšķenes. Un tagad labāk bremzējās, jo tā, kad es tikko paņēmu šo piekabi, es jūtu, ka diezgan kārtīgāk ir jāspiež uz bremzi, kad kas nav. Es domāju, labi, nezinu, kaut kā tā ir laikam. Izrādās, tur ļoti slikti bija bremzēm. Tādām nevar braukt, bet, labi. Jāpaskatās, cik man gaisa spiediens manā vienritenī. 155. Nē, bet 15,5. Es tā dzirdēju, ka vajag apmēram tādu spiedienu, kāds ir svars pašam. Ja mēs svaru kaut kādas 160 mārciņas, varbūt 165, tad vēlams būtu bišķi vairāk to 16 vai 16,5 PSI iepūst. Es domāju, būs ok. Vajag atzīt, ka kļūdies tādā veidā rūdies tu, raksturā un nostājā pret apkārtējo pasauli. Kurts teica, viegli apkārt neko nemanīt, saprat sarežģīt pievērst savādākai mākslai. Ir viegli pateikt, MCs meklē tikai pasaulīgo padevīgi, pasakoties salūdēji tiem, kas jūt. Skaudības nav, ļaudīm nav, tiem, kas turas blakus, man neko neizsaka priekš tevis stipri vārdi. Tev maiss, ka priekš manis tie ir putekļi un gaiss. Es esmu laisks, es lieki nesaspringstu. Muļa caurstrāvot šaubu, augļus parasti nenes. To nesaprot reperi, kas pēc panākumiem slavas dzens. Mūzika atbīdīt otrā plānā man nav iespēja. Tu pat mīlības maldos slīgi nātra tikai ieskrējās. Patiesībā valdot atšķirīgai izpratnei par šo, rados es patstāvīgi domājošs par sevi drošs. Izaugsmē nav robežu, ja tu vēlies sasniegt vairāk. Ja tos mērķis skriet, iemācies, tad vispirms staigāt. Lai kā tu censtos, netik tev pa priekšu laikam, bet darīt laikā, tā ir atkal māksla baigā. Un tā ar visām lietām, kurām nolem klāt ķerties. Varianti entie, visu mūžu ir ko ņemties. Vairāk dari, labāk sanāk izprast, kā tas strādā, jo vērtība lielākā ir prātā pieredzīt krātā. Viss jau sen ir zināms, neko jaunu neizdomās. Tas jau ir progress, ja tu vispār mēģinās un nebaidīsies, bet stāsies pretī tam, kas baida, lai gala rezultātā pašam prieks un muts maid. Un nelien citos dēlos veido savu tēlu dēls, jo kam tev kopijas, ja tev pieder oriģināls? Mani skolotāji tā man teica, tam es ticu. Sāc ar mazumiņu, kad rubīja pišku, tad ņem visu. Ir nākamā diena, jeb reisa 4. diena. Un es esmu atbraucis uz iekraušanos. Pilsētiņa Blairsville, Pensilvānija. Mēram 40 jūdzes no tās vietas, kur es nonīku visu vakardienu. Un krava šeit būs žogi jāsavāc un brauks uz Floridu. Bradenton, Florida, kas ir Tampas atkārtne. Tas nozīmē, ka piegāde ir pirmdiena. Rīt, sestdienas vakarā, pievakarē es būšu mājās, nezinu cikos, un tad pirmdien aizvedīšu to kravu līdz galam. Apmēram tā. Ļoti žēl, ka šī krava neuzradās vakardien, jo vakardien bija pavadīts pilnīgi bezjēdzīgi, tā teikt. Ļoti žēl, tad tukšā diena.
Ja vakardien es būtu viņu savācis šo kravu, tad es būtu mājās jau šodien, kaut kad pievakarē. Nu, kaut kā tā. Baigi interesē, kā viņas sienās. Un kā viņas liks šādi vai šādi. Jo, ja viņi liks šādi, tad es, ja likšu te pa vidu saiti, tā saita atklēsīs to plēvi un neko neturēs. Jāliek tā saita uz vienu no ruļļiem, bet ja viņi liks viņu šādi, tas ir maz ticams, bet varbūt, ka tomēr šādi viņi liks viņu. Viņi visi tic. Jā, es nezinu, it kā dakšām vieta te ir, kur ieslēdināt dakšas. Tad varētu vienkārši ar vienu saiti piesiet. Nezinu, skatīsimies. Nu, piekrauts ir pilns. Uz astes palika vieta. Un uz augšējās platformas tur drusciņu vieta palika, bet arī tur viena maza paletīta uzkrāva. Pa lielam tāda liela krāva, bet īstenībā samērā ērta. Saites man te apriteņa arkām nav to vinču, nācās izmantot mazās saites un ar atslēgu pievilkt. Un te aizmugurē ir tā viena vinča nesniedzās, viņa atdurās pret to arku. Tāpēc nācās tur ar mazajām izlīdzēties. Centos tā it kā pievilkt, bet it kā nepārāk stipri, bet tāpat ielieca drusciņu tās malas. Ceru, ka tā nebūs problēma. Aizņēma šis ar visu iečekošanos un visu kopš brīža, kad es apstājos šeit precīzi 1:30. Nu, ar zemo grīdu parasti tas ir ātrāk. Traktoru uzdzina, pieķēdē. Un tu esi gatavs parasti ātrāk. Ārā ir nenormāli karsts, sutīgs, kaut gan Pensilvānija, bet ir ļoti silts. Tāds darbiņš, tāds bišķiņ fiziskais. Protams, tai karstumā nav baigi viegli. Tā kā uzēdīšu un braukšu, došos ceļā. Pusdienās. Mēģināšu es tagad piestiprināt kameru pie krūtīm. Es nezinu, kā veiksies. Jo, kad piestiprinu visus tos mikrofonus, adapterus un visu pārējo, briesmīgi smaga tā kamera ir. Un
Un, kad pie galvas viņi piestiprina, viņi neturās uz galvas. Bet tagad es esmu atkal baigi zems, tas skatu punkts ir. Jūs redzat reāli paneli un stūri. Un pa logu gandrīz neko neredzat ārā. Tāpēc es bišķi piepacēlu krēslu augstāk un sēžu tā kā aktrosā parasti sēžu. Ar galvu grieztos. Un man riktīgi nērti tas liekas tik augstu sēdēt. Parasti es tā nolaižu pie cik vien zemu var to sēdekli un tos priekšā tos spoguļus. Es tā tikai pašu augšanu viņiem redzu. Un gandrīz es viņus neredzu. Tad Pensilvānija ir večs štats, kurā ir ļoti šauri ceļi un ļoti mazas pilsētiņas ar šaurām ieliņām. Kā ok izbraucu. Nē, sorry, es tik augstu nevaru pasēdēt. Būs jums jāskatās uz stūri. Es nevaru tik augstu pasēdēt. Briesmīgi tas ir. Kristers man iemācīja sēdēt zemu, es arī sēžu tagad zemu. Būs jums jāskatās uz stūri. Neko nevar darīt. Ārbrauktuve. Ar otru ātrumu. Kā tur ir uz sliedēm, nedrīkst slēdzelēt ātrums pareizi. Labi griezīšos no viduslīnijas. Tajā brīdī jāskatās ir spogulī, lai kāds gudrinieks nebrauc garām pa labo pusi. Viegli jau nesaprotu, ka es esmu ieņēmis tādu stāvokli uz ceļa, jo man nav īpaši daudz variantu. Krava ir viegla, vispār nejūtu. Skatāmies visos iespējamos spoguļos. Nu, nē. Tev būs jāpabrauc atpakaļ, dāmīt. Un tāpat uz apmalas iet rati. Ej. Labi, ka tā apmalas zema. Paldies. Paldies par pacietību visiem. Man liekas, ka uz apmalas uzbrauc, es nevarēju saprast. Nu, kas ir? Jā, stūri zemāk, es nevaru palaist vairāk. Pilsētās parasti nedrīkst ar motorbremzes bremzēt. Parasti zīmes saliktas, ka nelieto motorbremzi. Arī baigais slieksnis. It kā ok. Man turpceļā, man liekas, kaut kas tur aizķērās, tas sliekšņi. Nezinu, vai bumperi apakš, vai kas. Kaut kāda skaņa bija, tā arī nesapratu. Saut. Jau man te vajag, laikam. Nu jā, navigators ar to rāda. Es gan arī garām aizbraucu, jo es no turienes atbraucu. Šie ļoti labi nolasīja situāciju. Paldies! Kur es atradu savu smago tumši sarkans ar baltu svītru pa vidu. Taisni kā karogam, ne? Man viņi vienmēr krīt acīs visi tie tumši sarkanie, bet šim vēl tāda balta svītra tieši uzvilkt ir. Un tas arī ir riktīgi skaists kenorts. Sasēdināts, priekšā gaisa piekari uzlikta un
izlaists gaiss no spilveniem. Baigais skats. Monstrs. Visu laiku es te cīnos ar vienu pikapiņu, kurš ved 2 mašīnas. Te viņš man apdzen, te es viņu apdzenu. Es tagad braucu te pa 19. US, kas savieno 79. un 77. Turpceļā es pa viņu nebraucu, jo man lielgabarīta atļauja neļāva pa šeit braukt. Fantastiski labs ceļš, saremontēts, labā stāvoklī, ārkārtīgi smuki, te ir viss zaļš, kalni un tam līdzīgi. Nu, te ir strauji kāpumi un kritumi, varbūt tāpēc tā atļauja tur neļauj pa turiem braukt, bet, nu, nezinu, katrā ziņā. Man liekas, ka es pirmo reizi pa šo ceļu braucu. Akal viņš man iet garām. Atrad gāzes pedāli. Viņš kaut kā jocīgi brauc. Tuvojoties augšupkalnam, viņš nespiež gāzi, viņš tur guļ kaut ko. Bet viņam iet labi. Ramiņš 6,7, laikam sanāk motors. Vēl 2 pick-upus citus, Silverado. Iet ļoti labi kalnā. Baigajā mākonī brauc iekšā. Pilnīgi tumšs tikko palika. Tā kā zem jumtiņa. Pamela it kā gaiša, bet tieši te tāds baigais mākonis tieši virs galvas tagad būs gan jau tūlīt sāks gāzt. Tuvojos Savannai, Džordžijā. Bet nu vēl gabals jābrauc kaut kā lēnu iet. Baigi smaga satiksme. Nu, lūk, pirmdienas rīts. Noslēdzošo paleti tikko novāc, baigi ilgi viņi tur krāva, ņēmās. Ārā lopisks karstums ir, te riktīgie lauki ir. Smaržo pēc siena, jo viņi te pārdod arī sienu, es tā skatos kaut kādām mazām saimniecībām un tā. Labs ir. Es domāju, ka ar šo es noslēgšu šo video. Un tad jau tiekamies vēl kādā video.